Piektdien Limbažu bērnu bibliotēkā jautri čaloja aplī sasēdušies 3. bērnu dārza bērni, kas kopā ar savu audzinātāju un galveno bibliotekāri Inesi Ezeriņu iedzīvojās Imanta Ziedoņa krāsainajās pasakās, kā arī paši izdomāja savas krāsainās pasakas. Šādi pasaku rīti notika visas aizvadītās nedēļas laikā, jo tā bija gan bibliotēku, gan arī radošuma nedēļa. Un tad es domāju, bija tik gara ziema, tik ilgi bija apkārt balts, ka vajadzētu kaut ko krāsainu. Un tuvojās Imanta Ziedoņa jubileja, dzimšanas dienas datums, un prātā nāk Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas. Un ja reiz aicina mums būt radošiem, tad kāpēc mēs nevarētu stāstīt paši savas krāsainās pasakas? Un tā ideja brieda, un kamēr nobrieda un piedzima, es salasīju mājās pilnu grozu ar krāsainiem kamoliem, sameklēju bērndārzā dažādas krāsainas priekšmetus un aicināju katru dienu šonedēļ bērnus stāstīt. Vispirms kāds no bērniem ar aizcietām acīm izvēlējās vienu no groziņā esošajiem krāsainajiem dzijas kamoliem, lai zinātu, par kādu krāsu viņi stāstīs savu pasaku. Tad no visām viducī noliktajām rotaļlietām viņiem bija jāizņem visas tās, kas bija izvēlētā kamola krāsā. Pakāpeniski iesaistot bērnus darbībā, veidojās jauna noteiktas krāsas pasaka. Viņiem ir jāspēj iztēloties tas, ko viņi varētu darīt ar šo priekšmetu, kā viņš varētu iesaistīties šajā pasakā, kā pievienot klāt nākošo darbojušos personāžu, kā mēģināt kopā ieturēt kādu kopīgu sižeta līniju vai savienot kādu kopā. Es domāju, tas bērniem gan daudz ko dod un tieši attīsta to viņu radošumu. Es domāju, ka mēs varam stāstīt ne tikai ar pirmsskolēniem, ka te var stāstīt arī jaunāko klašu skolēni, var stāstīt visi tie, kas grib stāstīt. Bērnu bibliotēka ir arī stāstu bibliotēka, tāpēc tā piedomā par to, kā rosināt un veicināt stāstīšanu. Šī nodarbība parādīja, kā rodas stāsti un ka tos stāstīt prot arī mazi bērni. Es šodien bibliotēkā stāstīju pasakas par balto vistu, ko saimnieks nevar nekā atrast, ko tas laiks sniegā. Sadalzīja logus, kas tu bija. Un vēl par dzelteno pasaku, ko atradās dzeltenā kalotnē lieldienā. Kristapam dzeltenajā pasakā visvairāk patika dzeltenā pele, jo viņš izdomāja to, kāpēc pele ir dzeltena. Jo viņa staigāja pa sauli. Lūk, jau tikai saule. Ja dzeltenais kamols viņai bieži bija draugs un lipoja. Šodien šeit mēs visi stāstījām pasakas. Mēs runājām par pasakām. Mēs izdomājām savas krāsainās pasakas. Arī Ievai vislabāk patika dzeltenā pasaka, kaut gan arī baltā bija visai interesanta ar ļoti daudziem personāžiem. Balta aitiņa, balts lācīts, vēl viens balts lācīts, vēl viena balta aitiņa, balta bumba, balts kamoliņš, balta puķīte, balta vistiņa. Visi spēlēja bumbu un runājās un pēc tam devās uz balto pili. Ēst ar baltām karotēm. Nodarbības vadītāja apgalvoja, ka šāda veida pasākumi bibliotēkā vēl turpināsies tikmēr, kamēr vien bērniem būs interese. Noteikti pie mums atnāks gan bērni no sākuma skolas vai no 3. skolas jaunākie bērni, noteikti gan no pārējiem pilsētas bērnu dārziem. Un arī mēs te stāstam ikdienā, kad sapulcējās vairāk bērnu. Galvenokārt Inese Ezeriņa izvēlas tēmu, par ko stāstīt, piemeklē grāmatas un dažādus papildus līdzekļus, bet dažreiz arī bērni nāk ar savām idejām, jau iepriekš sagatavojušies un gatavi kopīgi darboties.